Buongiorno. Buongiorno. Kāds plāns? Brauksim uz Afrodītes dabas taku šodien. Plānojam iziet visu, 7,5 kilometru. Uz ko iet. Cerams, ka saulīte mūs lutinās un būs forši šodien. Cerams, būs bez sniega. Būs bez sniega, bez lietus, bez vēja. Tikai viss labais. Okay. Jā, nomazgā būs laikam arī mašīna. Jo autonoma teica no off-road. No off-road. Bet bišķi sanāca. Šeit maži gājā. O, kas ir šeit? Šī Levantijas odze. Indijā kačūska Kiprā sasniedz 1,5 metru garumu. Lielisks eksponāts. Tā tev nav kauns. Šis ir Afrodītes vannas. Šeit viņi nāca mazgāties, kā saka leģendas. Un vēl šeit, šim vietā, Afrodīte, mīlas dieviete, satika savu mīlotu. Adonīgu, viņas mīlotu. Pie šīm te vannām tīra, skaista, iemīlējās. Skaisti. Jautājums sekotājiem. Ode saka, ka tās ir tulpes. Nu, es nezinu. Varbūt arī. Lūk, arī agronomi. Sveiki. Pierādījums tam, ka ir ārā silti. Jā. Un Dace izģērbjās. Jā, tā viņa dara. Tad, kad viņa ir silti. Šodien tāda sportiska diena. Varbūt tas ir no tādām sporta aktivitātēm. Varbūt. Mēs esam iesildījušies kārtīgi. Mums ir jāiet 7,5 kilometru. Mēs pat kilometru vēl neesam nogājuši. Vēl 3 stundas. Iziet. Es esmu piekususi jau. bišķi. Otrā pusē kalnā mūs sagaida
Nedaudz citi laika apstākļi. Kā teiktu Toms Brīcis, mainīgs mākoņu daudzums. Jā, viņi nav tik traki. Izskatās, ka būs pa sauso. Esmu atradis saules ogas, saucās latīniski čokopopus. Vai salasīt un ar pienu sajaukt. No, 3:01, 12 izgājām. Izcili, mēs esam, es domāju, ka lēnāki. Precīzi 3 stundas. Ar visām pauzēm garajām. Forši. Esam malicīši. Bija forši. Slapojos ar mums.